peļņa vai apgrozījums. Ko tad izvēlēties? Nu, savā laikā es esmu bijis arī kompānijās, kur skatījās tikai apgrozījumu. Vajag apgrozījums. Un tad es nonācu tādā postenī, kur es varēju apskatīties, kā tad vispār tas apgrozījums veidojās. Nu, tā kā tas notiek. Un tur atklājās tādas diezgan šausminošas lietas, godīgi sakot. Tāpēc, kad projektu vadītāji vai cilvēki, viņi sāk šmaukties, viņi samazina cenas, apgrozījums iet, bet samazina cenas. Un līdz ar to nav naudas. Vienkārši uzņēmumam nav naudas dēļ tā, ka viņš strādā tur ar rentabilitāti 5–10%. Nu, tas ir diezgan zemes rādītājs dēļ tā, ka ir investīcijas nepieciešamas, lai varētu to visu darboties. Protams, tur būs tagad arī jautājumi, kā, pieņemsim no miljona, tur 5%, tas taču ir daudz, ir kruta un tā tālāk, ja. Lai to miljonu apgrozītu, lai tur viņu uztaisītu, ir jābūt noteiktam resursam. Tāpēc ir svarīgi paskatīties tās lietas, kad cik tad man vajadzīgi cilvēki, telpas, investīcijas, ieguldījumi, apstākļi, tā, lai es to miljonu uztaisītu, lai es viņu realizētu un es dabūtu tos, pieņemsim, 5%. Vai tomēr uztaisīt ir mazāk apgrozījumu, bet ļoti augstu rentabilitāti produktam. Pēc savas pieredzes es esmu bijis gan, tajā pirmajā, kad es apgrozījumu ļoti skatījos vienu brīdi, un tad es sapratu, ka nafik tas nav jāskatās, ir jāstāsta peļņa, cik paliek no produktiem, no lietām, lai es pēc tam šo naudu ātri varētu realizēt. Kā piemēram? Piemēram, tur 500 000, ja, un peļņa ir kaut kāda 100–150 000. Tas ir ļoti labs veids un strauja attīstība, lai varētu uzņēmumus sapirkt tur kaut kādas automatizācijas, ieviest mākslīgos intelektus, algot labus darbiniekus, kuri tiešām ir gatavi to iet kopā un realizēt visu. Ja? Un tas ir kolosāli. Tāpēc, kad jo augstāka šī peļņas daļa, jo vieglāk ir attīstīties, jo zemāk peļņas daļa, jo vienmēr ir tā, ka nav naudas, trūks. Ja. Tāpēc ir svarīgi to visu pārskatīt, lai būtu labi. Un es pieņemsim savā praksē izvēlos to vienu gadījumu, ka tā ir peļņa. Ir svarīgi skatīties peļņu, jo es esmu bijis mīnusos un sapratu fantastiskas likumsakarības. Tad, kad man nedeva jau darbu, nevis darbus, bet materiālus, tad, kad man piegādātāji gribēja ņemt visas iekārtas nos, tāpēc, ka es nebiju samaksājis, jo man vienkārši nebija pareizi aprēķini visi. Un tur vēl visādi psiholoģiskas gļuki, ja, cilvēkam, kas iekšā tur notiek, lai to visu izstrādātu. Tas man palīdzēja izstrādāt daudzas lietas un saprast, uz ko tad balstīties un kādu servisu vajag nodrošināt, lai varētu tiešām domāt par peļņu. Nevis kā apgrozījumu, jo ir daudz kompānijas, kas domā par apgrozījumu. Man vajag apgrozījums, ja, un beigās nekās. Tāpēc ir ļoti daudz, kas jāapgūst zināšanas, lai to varētu izdarīt. Un plus, pieņemsim, tā ir automatizācija visam. Mūsdienās tas ir numur 1 solis, uz ko mūs virza, liek visādus augstus nodokļus, lielas darbības, lai mēs attīstītos. Ja to uztver kā kaut kādu sāpi, tad ir smagi, tad ir grūti, tāpēc, ka pretestība visu laiku. Bet ir jāpadomā par to, kā to automatizēt. Ja? Jāiegulda investīcijas, nevis varbūt izklaidēties sākumā, bet investīcijas, lai varētu pēc tam tajā brīdī saņemt tādu izrāvienu attiecībā uz konkurentiem, uz darbībām un visu pārējo. Tāpēc ieraksti komentārā. Kā tev liekas? Kā tev labāk gribētu strādāt? Vai ir peļņu labāk uzņēmumu būvēt, vai ir apgrozījumi? Uz ko koncentrēties, uz ko fokusēties? Kas tur notiekās? Tā kā lai izdodas darīt daudz foršas lietas mums.